Sveiki! Mans vārds ir Vita Solo, un šo video es esmu sagatavojusi, lai pastāstītu tev vairāk par savu online kursu Pārliecības formula un attiecīgi, kas tad ir pašvērtējums, kā tas veidojās un kā iegūt pārliecību par sevi. Es iedošu tev pirmos soļus, par ko mēs tālāk runāsim manā kursā, kurš sāksies 22. novembrī. Tātad vēl tev ir iespēja izpildīt arī testu, kurš tev palīdzēs labāk saprast, kādā posmā šobrīd atrodies tu, kāds ir tavs pašvērtējums dotajā brīdī. Ja tu vēlies izpildīt šo testu, tad zem šī video atrod linku uz manu Telegram kanālu, kurā tu varēsi pievienoties un to izpildīt, kā arī saņemt vairāk informācijas un arī uzdot savus jautājumus par šo te manu kursu. Nu tātad, sākam? Ok, tātad kas ir pašvērtējums? Tātad pašvērtējums ir tas, kā tu domā par sevi, kā tu skaties uz sevi un kā tu sevi novērtē. Kas ir tavas domas, tavas pārliecības par sevi, cik ļoti tu tici sev, kā tu jūties ar sevi. Neskatoties uz to, ko domā citi, ko saka citi, kādas ir viņu attieksmes un viedokļi, bet tieši tu, kā skaties un domā uz sevi. Un patiesībā es teikšu tā, ka tavas domas veido tavu realitāti. Jo ja tu tici, ka tu neesi pietiekami labs cilvēks, lai saņemtu no dzīves vairāk, tad tu nespēsi arī realizēties un nespēsi gūt šos sasniegumus patiesībā jebkurā dzīves jomā. Ja tev šķiet, ka tu neesi pietiekami vērtīgs, lai būtu veiksmīgās attiecībās, lai gūtu sasniegumus karjerā, lai veidotu veselīgus ieradumus un dzīvotu veselīgu dzīvesveidu, tad tu nespēsi arī šajos līmeņos nonākt savā dzīvē. Attiecīgi ir laiks noticēt sev, pieņemt to, ka tu esi vērtīgs cilvēks, ka tu esi pietiekami labs, lai saņemtu no dzīves vairāk, lai realizētos un patiesi gūtu sasniegumus visās sfērās. Tātad visam par pamatu ir pašvērtējums. Tas, ko tu domā par sevi un kā tu skaties uz sevi. Tālāk, es tev gribu pastāstīt to, kā tad ir veidojies šis te pašvērtējums, vai ne? Un tātad, protams, ka stāsts ir par to, ka mēs visi nākam no bērnības. Jā, mūsos katrā ir savas pieredzes, savi notikumi, cilvēki, kas mūs ir veidojuši. Katram ir sakrājušās dažādas atmiņas un dažādas situācijas, kurās mēs esam auguši un veidojušies par tām personām, kas mēs esam šodien. Tātad bija kaut kādas domas, kaut kādas situācijas, kaut kādi cilvēki, kas iesēja tevī pārliecības par tevi. Un attiecīgi caur šīm te pārliecībām veidojas tavi ieradumi, veidojas tava rīcība un veidojas tava personība. To, kas tu esi šodien, ir izveidojuši tie notikumi, kas ar tevi notikuši ir dzīves laikā. Un pienāk diena, kad tu saproti, ka iespējams šī schēma vairs nedarbojās, kad tu sāc pārvērtēt un izvērtēt to, kas tad ir šodien, un uzdod sev jautājumus, vai tā, kā ir tagad, ir labi. Iespējams, ka var savādāk. Un tieši tas ir labākais punkts tavā dzīvē, kad tu saproti, ka tev ir iespēja kaut ko mainīt, ka tava dzīve ir tava atbildība, ka tu drīksti mainīt savas domas, savas atmiņas, jeb skatījumu uz tām, savu attieksmi pret sevi, pret dzīvi, un tieši caur to mainās tava realitāte. Ir svarīgi nevis tas, kas notiek tev apkārt, bet tas, kā tu uz to skaties, kā tu reaģē un kā tu rīkojies. Un jo vairāk tu spēj ieraudzīt šo te atbildību savā dzīvē par to, kas ar tevi notiek, kāds cilvēks tu esi un kādās situācijās tu sevi ieliec un kur tu atrodies, ja tu sāc uzņemties atbildību par to, kādu vidi tu veido sev apkārt šodien, neskatoties uz pagātni, tad tas jau ir pirmais sākuma punkts pārmaiņām tavā dzīvē. Tas ir sākuma punkts tavai savādākai un jaunai nākotnei. Tas, ko tu dari šodien, tas, ko tu domā šodien, tas, kā tu rīkojies, tas, kā tu runā par sevi, tas, kā tu uzvedies, tas, kā tu pasniedz sevi, veido pamatus tavai nākotnei. Ja tas, kas bija vakar, izveidoja tevi par to personu, ko tu esi šodien, tad tas, kas tu esi šodien, veido tevi par to personu, kas tu būsi rīt. Tieši tāpēc šodiena ir svarīgākā diena tavā dzīvē. Un tieši par to es gribu runāt. Es gribu palīdzēt tev sākt veidot
tavu dzīvi. Es gribu tev sākt palīdzēt uzņemties atbildību par tavu dzīvi caur tavām domām, tavām ticībām un tavām pārliecībām, caur tavu attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Tieši tāpēc es izveidoju šo online kursu, kas apvieno 8 soļus, jeb pamatelementus cauri dažādām sfērām, cauri dažādām tēmām, kuras tev ir nepieciešams apgūt, lai tu varētu izmainīt savu domāšanu un caur šo domāšanu izmainīt arī savu dzīvi. Un attiecīgi, es tev gribu dot pavisam īsu ieskatu šajās tēmās, kam tad mēs iesim cauri kursā pārliecības formula. Tātad pirmais, kas tev ir jāsaprot, ka ir svarīgi zināt, ko tu gribi. Un tieši pirmā nodarbība, ja pirmais solis ir par to, kā uzstādīt mērķus, kā pareizi uzstādīt mērķus, kā saprast, ko tu patiesībā vēlies, kas ir tavi mērķi un kas ir paķerti no malas un iespējams pielipuši, bet nav nemaz par tevi, nedara tevi par priecīgu un laimīgu cilvēku šajā pasaulē. Tātad mēs strādāsim ar to, kā saprast tavus īstos mērķus un arī kā līdz tiem nonākt, kā iegūt motivāciju un enerģiju rīkoties, lai tu varētu teikt, es zinu, ko es gribu. Nākamais solis, jeb nākamais modulis manā apmācību kursā ir stāsts par identitāti, kas ir ļoti, ļoti svarīgs posms, lai tu saprastu, kas tad es esmu. Jo tad, kad tu zini, ko tu gribi, ir svarīgi saprast, kas tu esi, kā tu sevi definē, kā tu sevi sauc, kādas emblēmas tu uzliec sev, lai nonāktu pie tā, ko tu gribi. Tieši šeit sākas stāsts par to, kam tu noticēji par sevi un kā tu vari izmainīt šīs pārliecības, lai dzīvotu tādu dzīvi, kādu tu vēlies dzīvot. Tātad šajā modulī tu notīri sevi no visām negatīvajām pārliecībām, kas tev traucē virzīties uz tiem mērķiem un to dzīvi, ko tu patiesībā vēlies dzīvot un ko tu vēlies sasniegt. Tātad nākamais posms ir par domāšanu un dzīves pozīciju. Šajā solī mēs mācāmies par to, kā atpazīt upura lomu sevī, kā izkāpt no upura lomas, kā uzņemties atbildību par savu dzīvi un kā sajusties kā uzvarētājiem, nevis kā apstākļu upurim. Kā patiesi uzņemties atbildību, domāt par sevi, runāt par sevi un mainīt savu attieksmi, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Lai rezultātā tu varētu teikt, es uzņemos atbildību par savu dzīvi. Es esmu savas dzīves autors, jeb autore. Nākamais solis, kas ir tieši tikpat svarīgs kā visi pārējie, ir par tavām emocijām un par tavām robežām. Tātad stāsts par to, kā tu spēj apzināties pirmām kārtām un pēc tam arī novilkt veselīgas robežas, caur kurām tu pasaki, es cienu sevi un es cienu arī apkārtējo pasauli. Es pieņemu sevi un es pieņemu arī to, kas man ir apkārt. Es esmu komfortā ar to, kas esmu es un spēju akceptēt arī apkārt notiekošo. Es zinu, kā miedarboties ar apkārtējo pasauli un tieši tāpat šajā modulī tu mācies, kā kontrolēt savas emocijas, lai tās nekontrolētu tevi, bet tu zinātu, kā tās vadīt, kā par sevi parūpēties un kā sadzīvot ar katru emociju, jo patiesībā katra no tām mums ir nepieciešama. Gan tā saucamās pozitīvās emocijas, gan negatīvās emocijas, visas ir vajadzīgas. Mēs nevaram teikt, ka kaut kas ir pozitīvs vai kaut kas ir negatīvs. Tas ir tāpat kā teikt, mana roka ir laba, bet mana kāja ir slikta. Viss ir vajadzīgs un visam ir sava vieta būt. Šeit ir uzdevums iemācīties, kā to pareizi pielietot. Tieši to mēs darīsim šajā modulī. Nākamais solis un nākamais modulis ir stāsts par taviem talantiem un tavām stiprajām pusēm. Ir laiks beidzot atrast savu īsto aicinājumu, ir laiks saskatīt savus talantus un savas stiprās puses, lai tu zinātu, kā tos pielietot, lai tu zinātu, kā sevi vislabāk pielietot šajā dzīvē. Jo patiesībā mēs katrs esam kaut kam radīts. Mums katram ir savas stiprās puses. Ir tikai tās jāsaskata, ir tās jāizceļ un jāsāk tās pielietot, lai tu varētu justies, kā saka, kā zivs ūdenī. Jo katram ir sava vieta, un zivs ārpus ūdens vairs nebūs zivs, vai ne? Bet tu ārpus sava aicinājuma
nebūsi tu. Tāpēc mēs meklēsim to un meklēsim, kā tev vislabāk to realizēt un kur tev vislabāk to pielietot. Tātad nākamais solis pēc šī ir vislabākais solis, jo tajā tu mācies, kā par sevi parūpēties. Kā parūpēties par savu veselību, kā parūpēties par savu enerģiju, par to, lai tu vienmēr būtu resursā. Ir svarīgi uzlādēt bateriju. Piekritīsi, tu nevarēsi pazvanīt no telefona, kuram ir izlādējusies baterija. Tieši tāpat tu nevarēsi pilnībā izmantot sevi dzīvē, dzīvot uz visiem 100%, ja tu nebūsi resursā, ja tev nebūs enerģijas, ja tu būsi negatīvās domās, negatīvās pārliecībās un sliktā noskaņojumā. Tātad šeit ir stāsts par to, kā saglabāt sevi, neskatoties uz tām vētrām, kas notiek tev apkārt. Kā visu laiku būt ar pilnu bateriju. Es došu tev 101 padomu par to, kā tu vari saglabāt sevi resursā, kā uzlādēties un piepildīties, lai sasniegtu savus mērķus caur to, kas tu esi. Tāpat nākamais modulis, kas noteikti arī ir ļoti svarīgs un viens no pamata elementiem, ir par finansēm un naudu, kurā mēs runāsim par to, kā realizēties dzīvē, kā izdzīvot savu pilno potenciālu, kā atdot sevi šai dzīvei, lai no tās saņemtu pretī visu, ko tā var dot. Kā atļauties būt vairāk, kā atļauties dzīvot vairāk, kā atļauties dzīvot labāk, kā sakārtot savu finansiālo pusi un kā ieraudzīt savu vērtību, lai to pašu vērtību saņemtu pretī. Mēs ieraudzīsim tavas vērtības, tavus dzīves principus un noturēsim šo te līmeni, lai tu varētu visu laiku tajā dzīvot un ietu tikai uz augšu. Un pēdējais, bet tieši tikpat svarīgs kā visi pārējie moduļi, jeb soļi, ir stāsts par attiecībām. Jo tas, kāda ir tavu attiecību kvalitāte, veido tavu dzīves kvalitāti. Tas, cik veiksmīgi tu spēj izveidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Ne tikai mājās, bet arī ar saviem kolēģiem, ar saviem draugiem, ar jebkuriem citiem cilvēkiem, kas ir tev apkārt, ar saviem biznesa partneriem, vienalga ar saviem bērniem, ar vīriem, ar sievām, ar jebkuriem cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Jo veiksmīgāk tu spēj izveidot šīs attiecības, jo veiksmīgāk tu spēj pastāvēt par sevi un pieņemt arī cilvēkus, kas ir tev pretī, jo veiksmīgāk tu virzies dzīvē uz priekšu. Ir svarīgi būt laimīgās attiecībās, lai arī kur tu būtu. Ir svarīga vide, kas ir tev apkārt. Un tu esi daļa no šīs te vides. Tas nozīmē, ka arī tev ir ietekme. Tu vari veidot šo te vidi sev apkārt. Tieši par to mēs mācīsimies šajā modulī, lai tu varētu teikt, ka es veidoju veiksmīgas un veselīgas attiecības. Tātad šajā video es tev pastāstīju 8 soļus, kas tev palīdzēs nonākt līdz veselīgam pašvērtējumam un līdz punktam, kur tu varēsi teikt, es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es gribu un es zinu, kā to sasniegt. Es ticu sev. Tas ir tas, līdz kam es vēlos tevi atvest. Un tālāk es tev pateikšu tikai 3 punktos par sadarbības modeļiem, kas ir iespējami šim te kursam. Vairāk tu varēsi izpētīt mājaslapā. Bet tātad ir sadarbības punkts numur 1. Pakete, kas saucās visu pats, jeb visu pati. Tas nozīmē, ka tev būs pieeja visām 8 lekcijām, kuras tu varēsi klausīties patstāvīgi, plus tev būs 3 meditācijas, kuras tu varēsi arī izmantot savērtā laikā un savērtā vietā, lai labāk iepazītu sevi, apzinātu sevi, saprastu sevi un strādātu ar saviem zemapziņas procesiem. Pārējais viss tev būs jādara patstāvīgi. Mans mīļākais sadarbības veids un tas, kur es noteikti iesaku visiem, jo, kā jau es teicu, vide, kurā mēs atrodamies, veido mūs. Tātad šis te sadarbības punkts saucās atbalsta grupa. Tieši tā, jo šeit tu saņem gan 8 lekcijas, par kurām mēs runājām iepriekš, tieši tāpat tu saņem nevis 3, bet jau 10 meditācijas, lai vēl vairāk sastaptos ar sevi, bet pats labākais, ko tu saņem pieeju grupas čatam. Tātad grupas čats, kurā tu satiecies kopā ar citiem kursa dalībniekiem, kas ir droša, veiksmīga un atbalstoša vide, kurā tu vari brīvi komunicēt, iepazīties, veidot jaunus draugus,
jaunus kontaktus, lai ātrāk virzītos uz priekšu savā izaugsmes ceļā. Plus šajā grupā es visas nedēļas garumā dodu uzdevumus un tehnikas, ko tu vari pielietot, lai gūtu vislabākos rezultātus. Tāpat es dalos ar iedvesmu, motivāciju un arī savu pieredzi. Tātad arī es esmu šajā grupā, atbalstu tevi, atbildu uz jautājumiem un dodu vērtīgu informāciju visas nedēļas garumā. Tas ir lielisks veids, kā sasniegt ļoti labus rezultātus. Tieši tāpēc šo es iesaku visvairāk. Un tad paliek pēdējais sadarbības veids, jeb VIP sadarbības veids, kas aptver visu to pašu, ko iepriekšējais sadarbības modulis, bet plus tu saņem arī individuālas konsultācijas ar mani. Tātad bonusā ir 3 tikšanās ar mani, kur tu vari analizēt konkrēti savu situāciju, savu šo te šī brīža dzīves pieredzi, to punktu, kurā tu atrodies. Tu vari uzdot man visus jautājumus, kuri tev ir aktuāli. Tu vari saņemt visas atbildes, tu vari analizēt un tu vari daudz tuvāk paskatīties savu šī brīža situāciju, lai rastu risinājumus un rastu jaunas iespējas, lai uzstādītu visus savus mērķus un caur manu enerģiju un manu ticību nonāktu uz tiem. Es tevi atbalstīšu, principā es tevi aiz rokas vedīšu pie taviem rezultātiem. Tas ir arī ļoti labs sadarbības veids, kurš, protams, nav pieejams visiem. Tātad uz šo sadarbības veidu varēšu paņemt tikai 10 cilvēkus, tāpēc, ja tu vēlies uz to pieteikties, tad noteikti pasteidzies un izvēlēs šo te paketi, kamēr tā vēl ir pieejama. Tātad 3 sadarbības veidi, kur katrs var izvēlēties sev piemērotāko, sev atbilstošāko un sev labāko. Katrs no tiem ir vērtīgs, katrs no tiem ir nozīmīgs un katrs no tiem ieviesīs pārmaiņas tavā dzīvē. Tas arī īsumā šodienai viss. Tātad visu nepieciešamo informāciju par kursu meklē zem šīta video un neaizmirst pievienoties Telegram grupai, kurā tu varēsi gan izpildīt testu par savu pašvērtējumu dotajā brīdī, gan arī tātad uzzināt visus jaunumus un sekot līdzi tam, ko es tur lieku katru dienu. Tāpēc pievienojies un tiekamies jau pavisam drīz. Atgādināšu, ka kurs sākas jau 22. novembrī. Es priecāšos redzēt arī tevi.